Kā treniņa laikā sadedzināt vairāk kalorijas? Katram no mums ķermenī ir ātras reakcijas muskuļi un lēnas reakcijas muskuļi. Tad, lai būtu maksimāli efektīvs treniņš, cenšties maksimāli nodarbināt abas muskuļu grupas. Tagad parādīšu vienu no daudziem iespējamiem variantiem. Tad spiešana ar kājām, aptuveni 60% no smaguma, ko jūs varat pacelt, bet lai būtu spējīgi pacelt vismaz 12 līdz 15 reizes. Viena no galvenajām lietām – sekojiet, lai jūsu kustība ar kājām ir kontrolēta, lai ceļgali nekustās uz iekšu uz āru, lai pēdas jūtas komfortabli, lai papēži neatraujās no plates. Pabeidzam sēriju, uzreiz ceļamies kājās un daram šādu kustību. Izklupiens, izklupiens, pietupiens. Apmēram, lai katra kāja katru reizi būtu 10 līdz 12 reizes priekšā. Tad kopā 24 reizes šādi. Šo vingrinājumu kopumu nekādā gadījumā nedariet savas kāju treniņu rutīnas sākumā. Kad šis ir izdarīts, pieceļieties kājās un pastaigājiet apmēram 5 līdz 10 sekundes, lai samazinātu atpakaļ plūstošo asinsrites spiedienu. Atpūšamies 30 līdz 40 sekundes un daram visu vēlreiz. Tie, kas uz sporta zāli iet 3 līdz 4 mēnešus, taisa šo apmēram 4 sērijas. Tie, kuri jūtas mazliet spēcīgāki, var taisīt vismaz 6 līdz 7 sērijas. Paldies, ka skatījāties, un komentāros gaidu jūsu atsauksmes. Tiekamies nākošreiz.